Es ar prieku šodien varu paziņot, ka Finanšu ministrija kopā ar valsts kancelēju ir izsludinājusi konkursu uz vienu no valsts visinteresantākajām darba vietām - valsts ieņēmuma dienesta vadītāju. Tā ir viena no valsts lielākajām organizācijām, kurā kopā strādā gandrīz 4000 cilvēku un atbildīgi gan par muitas darbību Latvijas valstī, gan arī par nodokļu iekasēšanu visā Latvijas teritorijā. Ekonomisti aprēķinājuši, ka nodokļu ieņēmumi Latvijā būtu par 3 miljardiem lielāki, ja vien Latvija būtu augusi līdzvērtīgi Lietuvai. Lai tā būtu, mums ir vajadzīgi daudz vairāk veiksmīgi un eksportējošu uzņēmumu, un šeit savu lomu spēlē arī valsts ieņēmuma dienests. Valsts ieņēmuma dienesta vadītājs, tā ir ļoti svarīga pozīcija. Būtiska būs sadarbība, aktīva palīdzība un iedziļināšanās problēmu jautājumos, lai mazāk uzmanība tiktu pievērsta tieši disciplinējošiem faktoriem, bet vairāk tiešām ekonomikas veicinošiem. Strādāt ar ļoti lielu skaitu cilvēku, realizēt uzdevumus gan uz valsts robežām, gan iekšzemē, gan sadarboties gan ar uzņēmējiem, ar iedzīvotājiem, nevalstisko sektoru un veicināt efektīvu nodokļu nomaksas procesu un darīt to tā, lai tas būtu nevis tādās attiecībās valsts ieņēmuma dienesta nodokļu maksātājs, bet valsts ieņēmuma dienesta un klients. Valsts ieņēmuma dienesta vadītājs nevienmēr zinās vislabāk, taču viņam ir jāspēj komplektēt kompetentu profesionāļu komandu. No viņa gan morālās stājas, gan viņa principiem, gan viņa spēja vest sarunas ar dažādiem sabiedrības segmentiem ir atkarīgs, cik labi mēs visi kopā dzīvosim, cik pārtikus būs mūsu valsts, kā raudzīsies uz mums arī visi mūsu starptautiskie partneri. Ja mēs salīdzinātu valsts ieņēmuma dienesta vadītāju, tad tas noteikti būtu balts ēkraktis un džins. Vienkārši visiem pieņemams un saprotams bez pārlieku lielām āršķībām un pārlieku lielas birokrātijas. Aicinu tos, kuriem ir drosme, kuriem ir vēlme sev parādīt, pieteikties konkursam, un tātad konkurss noslēgsies 3. novembrī. Piesakies konkursā un palīdz Latvijai augt daudz straujāk.